manuprāt, tā karstākā ņemšanās, kas bija šonadēļ, ir attiecībā uz lieliem valsts uzņēmumiem, daļu laišanu biržā. Tā ņemšanās ir 15 gadi, bet man liekas, ka 30 gadi tā ņemšanās. Nē, kaut kas jau aizgāja uz kaut kādiem privatizācijas veidiem, kas droši vien ir arī iemesls, kāpēc kaut kāda tāda privatizācija ir daudz kam palikusi no tā. Privatizācija ir, protams, ka katra Latvijas iedzīvotāja mentalitāte ar negatīvu pieskaņu, un man liekas, tas ir tāds pagātnes rēks, kas tiek izmantots pret mums. Jo skaidrs, ka privatizācija tur, kur pietuvināti cilvēki, kam vienīgiem ir kapitāls, tiek pie kāda liela uzņēmuma un pēc tam viņi pārvalda savās interesēs, nevis sabiedrības. Skaidrs, ka tas nav ok, tas nav pieņemami. Šobrīd es to redzu pilnīgi pretēji. Uzņēmumu laišana biržā, tas ir, iedomājies, ja mums katrai ministrijai ir savs cepumu trauciņš, vieniem tur ir meži, vieniem tur ir Latvenergo un tad mēs tur sadalām, kurus cepumus. Sabiedrībai ir jārodās tādam skaidram priekšstatam, ka viņi redz, kas tur notiek, viņi saprot, un tie cepumiņi tiek izņemti tikai visas sabiedrības interesēs. Un, man liekas, tur ir arī otra puse, jo mēs kaut kā esam vēsturiski pieraduši domāt tādās, es atvainojos, marksisma kategorijās. Ne mūsu paudze, bet iepriekšējā paudze noteikti, kad ir darba spēks, ir zeme un ir kapitāls, un tās ir lietas, kas tā kā maz pārklājās. Tad jūs esat darba spēks, jūs tur maksājat nodokļus un strādājat, un tad ir kapitāls. Tie ir uzņēmēji, tie ir tur valsts uzņēmumi un tā. Modernā sabiedrība tomēr samiksē tās lietas kopā, un katrs ir kapitālists. Katrs strādā, protams, un kaut ko dara, un ir darba spēks, bet katrs ir caur pensiju fondu vai tiešā veidā ir investējis, nopircis kādu Latvenergo akciju, Latvijas valsts mežu akciju un tā, un viņš tiešākā veidā jūtās piederīgs kapitalistiskai sabiedrībai. Un tas ir šausmīgi svarīgi tādai ģeopolitiskai drošībai, sabiedrības noturīgumam pret visādu propagandu, pret visādām muļķībām un tā, jo, ja tu, un tavu vecāki ir akcionāri, jūs jūs muiži negribēsiet 5. gadā iet un dedzināt, ja jums bija akcijas no muižas un jūs saņēmāt daļu no peļņas no muižas. Bet ja muižnieks ir muižnieks un tu esi tu, visādi var sanākt. Varbūt jā, lai klausītājiem, skatītājiem ieskicētu varbūt to vērienu skaidrs, ka, uzreiz, kā šī diskusija sāks, tā diskusija parasti aiziet līdz Latvenergo un valsts mežiem, bet tas kopējais portfels, kas vispār ir valstī tieši vai daļēji piederoši, ir aptuveni 80 uzņēmumi, tas kopējais apgrozījums ir 6 miljardiem eiro, nodarbināti aptuveni 46 000 cilvēku, tā kopēja aktīvu vērtība kaut kur ap 13 miljardiem, bilances vērtība ap 13 miljardiem eiro. Summas ir milzīgas, un skaidrs, ka tas ir arī uzreiz tāds, politiski jūtīgs jautājums, ņemot vērā, ka liela daļa, bet varbūt liela daļa to interesanto tiešām un lielo uzņēmumu ir ar likumu spēku noteikti par neprivatizējumiem. Labi, tur droši vien būs atsevišķi jautājums, kāpēc Latvijas loto ir noteikts par neprivatizējumu, tas varbūt ir atsevišķs stāsts, bet es zinu, ka mums ir tā negatīvā piegarša tam vārdam palikusi. Saprotam. Privatizācija ir publisku aktīvu atsavināšana. Privatizācija un birža divas dažādas lietas. Atkal privatizācija būtu, potenciāli uzņēmumu pilnu nodošanu kāda cita rokās. Ir arī daļai kapitāla daļa. Ja mēs runājam šobrīd par laišanu biržā, valsts var manis pēc palikt 90% īpašnieks tajā pašā Latvenergo, 10% kotēsies biržā. Un tas uzņēmums būs visiem caurspīdīgi redzams, sekos biržas nosacījumiem, nevarēs valdi un padomi kaut kā ministram mainoties tur atsaukt un ielikt, bet valsts joprojām ir lielākais akcionārs. Un tie 10%, tu esi un pārējie pilsoņi, mēs arī jutīsimies kā akcionāri. Šobrīd mēs, protams, esam Latvenergo akcionāri caur to, ka Latvija esi tu pats kaut kādā ziņā.
Bet vieglāk to ir saprast, ka tu tomēr esi arī kapitālists ar to, ka tu kādu akciju turi. Paspēlēsim melnu advokātu, bet kāda situācija? Mums ir Latvijas Energo, kuram jau ir izdotas obligācijas, un uzņēmumam jau ir gana striktas prasības, lai viņiem vispār varētu būt obligacionāri. Viņam jau ir biržas prasības, kas tiek ievērotas. Kur mēs tur kaut kādu pārvaldību vēl beigās uzlabosim? Tā, ja tur būs. Viens ir, protams, obligācijas, tas ir pārvaldība kreditori interesēs, tas ir tas pamats, bet, redz, kreditori ir mazāk jūtīgi pret to potenciālu, kādu uzņēmums nerealizē savu nākotnes potenciālu. Respektīvi, ja tu kā kreditors esi uzņēmumā, tu satraucies, tad, ja, teiksim, tas uzņēmums tiek apdraudēts, Sāk maksāt, pastāvēšana. Latvijas Energo gadījumā mēs par to nevaram pat jaunākajos murgos murgot. Tad, kad tu esi akcionārs, tu domā, vai valde un padome dara savu darbu tā, lai maksimizētu uzņēmumu nākotnes vērtību. Vai viņi veiksmīgi tirgo elektrību Lietuvā, kā viņiem iet Igaunijā, vai viņi investē papildus tur jaudās, hesos nomainot turbīnas un tā, kā viņiem iet ar zaļo enerģiju. Tu uzdod cita veida jautājumus, citas kvalitātes jautājumus. Un te ir tās interesantais aspekts, kas parāds par kaut kādām valsts stratēģiskajām interesēm. Daži piemēri. 22. gada februārs. Notiek pilnmēroga iebrukums, jau tā trakās energo cenas un viss pārējais uzšaujas vēl vairāk debesīs. Latvijas Energo valdības uzdevumā tiek sūtīts pasaulē meklēt gāzi. Par kādu cenu pēc būtības. Es nezinu, vai tas atbilst mazākuma akcionāru interesēm tajā brīdī. Mums bija stāsts par augstsprieguma tīkla un sadales tīkla tarifiem. Mazākuma akcionāru interese būtu, lai tur ir maksimāli liels tarifs un tevis piesauktā vērtība un attiecīgi peļņa. Valsts šajā gadījumā aizgāja pie augstsprieguma un sadales tīkla un secinot, ka šis būs bišķiņ tā kā čakars. Mūsu tautsaimniecībai aizies virsū šādu tarifu. Un valsts spēja tajā brīdī iejaukties un to ietekmēt. Valsts, teiksim, kā akcionārs, es jau nesaku, ka valsts nevar būt vispār kā akcionārs. Ir noteikti kaut kāda pozitīvā loma, bet parunāsim par daudziem gadījumiem, kur valsts nav bijusi konstruktīvs akcionārs un kur valsts arī ir aizgājusi pie uzņēmuma, nomainījusi valdi vai padomi, darījusi dažādas nesaprotamas lietas. Pēdējo 30 gadu periodā ir krietni vairāk tādu piemēru. Un tu saki, valsts tā kā nospēlēja izšķiroši pozitīvu lomu. Es negribu kritizēt to, kurš ko darīja, bet gāze bija pieejama arī Zviedrijā, Vācijā un citās valstīs, kur varbūt tie uzņēmumi ir biržā un valsts tā daļa un ietekme ir citādāk. Valsts vienmēr paliek ar iespēju, ar likumu spēku noteikt kaut ko par pienākumu. Tā kā valsts savu kontroli nezaudē. Tāpat tās kā Latvijas valsts meži vai, teiksim, viss, kas mums pieder meži, viņas nevar aizvest projām. Kokus var cirst vairāk vai mazāk un ekonomiku stimulēt vairāk vai mazāk kaut kādā brīdī caur to, bet valsts vienmēr paliks ar iespēju iekasēt nodokļus un noteikt fundamentāli to, kas notiek Latvijā. Un jo lielāk būs biznesa aktivitāte Latvijā, jo Latvija straujāk attīstīsies, jo valstī būs iespēja tā kā vairāk tomēr arī paņemt priekš sevis. Tas nav tā, 1 + 1 ir 2. Bet, protams, tur ir tā lieta, ja es esmu mazākuma akcionārs, piemēram, no Polijas. Ilgtermiņa. Nevar nepirkt no monopola. Vairāk jau ir tie otrie. Bet nevar nepirkt no monopola. Jo mēs jau runājam ar monopolu. Bet mums ir konkurences visādas iestādes un tomēr tā lieta Eiropas Savienībā ir gan regulēta. Un Latvijā vispār tāda problēma ir, ka mēs domājam, ka mēs kaut kādā esam nonākuši unikālā situācijā, mums ir savs divritenis jāizgudro, nav. Paskatāmies no vāciešiem, frančiem, zviedriem, poļiem, starp citu.
Lietuvieši man tāds pēdējā laika mīļš piemērs, jo visiem kaitina, ka mēs sevi salīdzinām ar igauniem. Lietuvas koprodukts, tas, ko lietuvietis vidēji nopelna gada laikā, ir vairāk nekā tas, ko Japānis nopelna gada laikā. Kas šim būtu ticējis 20 vai 30 gadus atpakaļ? Tā kā, kaut ko tie paši lietuvieši ir darījuši pareizi, un lietuvieši ir valsts uzņēmumus pārvaldījuši veiksmīgāk nekā latvieši vienos vārtos. Tā skaitā iesaistot